Labvakar! Pirms pāris stundām es saņēmu ziņu, ka kāds cilvēks plāno mani nogalināt, nošaut. Es griezos valsts drošības dienestos ar aicinājumu rīkoties. Es saņēmu ziņu no dienestiem, ka cilvēks, kas ir izteicis man draudus publiski, ka es tikšu nogalināts, nošauts, esot aizturēts. Tagad man atsūta ziņu, ka šis cilvēks šo ziņu, ko es esmu ielicis sociālos tīklos, ir jau pārpublicējis no sava telefona Facebookā. Tas nozīmē to, ka esošā vara viņu ir atlaidusi. Tas nozīmē cilvēks, kurš draud nogalināt partijas līderi, cilvēks, kas publiski apdraud sabiedrību, viņš ir uz brīvām kājām. Rodas jautājums, kas notiek mūsu valstī? Kā saka Jānis Domburs, kas notiek Latvijā? Vai tas ir normāli? Vai tas ir normāli, ka šādā veidā rīkojās mūsu dienesti? Viņi paņem ciet cilvēku un izlaiž ārā, un viņš tagad turpina pārpublicēt šos draudus. Kaut kas nav kārtībā. Kur griezties? Pie premjeras, kura jau iepriekš ir teikusi, darīs visu, lai Šlesers nekļūtu par Rīgas mēru. Pie Nacionālās drošības padomes, kuru vada vienotības progresīvais režīms. Jā. Prokuratūrā, kurā patreiz nav ģenerāla prokurora, bet kurā tiek kārtots atkal vieta kādam no vienotības pārstāvjiem. Jā. Mēs dzīvojam sistēmā, kur principā izskatās, ka tiešām šis vienotības progresīvais režīms dara visu, lai iznīcinātu savus politiskos konkurentus. Kā var būt, kad tiek aizturēts cilvēks, kas publiski izsaka draudus mani nogalināt, tagad viņš jau ir uz brīvām kājām un jau šēro visādas ziņas, tās pašas, kurās viņš draud nogalināt. Es aicinu valsts prezidentu Rinkēviču rīkoties. Vismaz jūs beidzot dariet kaut ko šajā valstī. Sasauciet ārkārtas valdības sēdi un tieciet skaidrībā, kurš ir atbildīgs par to, ka šodien dienesti, diemžēl, šādi rīkojās. Kas notiek ar to, ka šis naids iet ārpus jebkādas kontrolas, ka tiek plānots, tiek solīts, ka tiks nogalināts viens vai otrs politiķis. Šodien draudi ir izteikti man, rīt izteiks kādam citam. Kas notiek Latvijā? Tā kā godājamais prezidenta kungs, Rinkēvičs kungs, es aicinu jums, dariet kaut ko, sasauciet ārkārtas sēdi, ņemot vērā, ka Siliņa to pati nedarīs, jo Siliņa to visu piesac. Sasauciet ārkārtas valdības sēdi un tiekat skaidrībā, kā tas var būt, kad cilvēks, kurš plāno nogalināt politiķi, šodien ir izlaists uz jau brīvām kājām un turpina popularizēt šo nogalināšanas tēmu sociālos tīklos. Paldies!